Vai tavuprāt mīlestībai ir nozīme, no kuras nācijas, no kuras tautības tu nāc un kādas kultūras tu nāc? Я считаю, что нет никакой разницы, потому что если люди могут найти общий язык между собой, они друг друга понимают и вместе хорошо, то это совершенно не важно. Bet tava draugu lokā ir cilvēki, kuri, teiksim, ir izveidojuši attiecības vai pat ģimeni no dažādu kultūru pārstāvjiem? Есть некоторые, которые уехали за границу, да, они там познакомились, девушки вышли замуж, то есть такое на практике даже. И очень хорошо даже живут и рады. Bet viņi ir tā kā Eiropas, vai viņi ir no kādas citas, teiksim, no Āfrikas, es nezinu, no kādām citām kontinentiem varbūt? Нет, все европейцы, то есть из Латвии уехали в Германию, в Лондон, там. Хорошо, спасибо. Vai jūsuprāt, mīlestībai pastāv nacionalitātes nozīme? Respektīvi, vai ir iespējams veidot attiecības vai uzsākt jaunu ģimeni cilvēkiem no dažādām nācijām, no dažādām tautībām? Ko jūs par šo jautājumu domājat? Es domāju tā, ka jauniešiem noteikti nepastāv vairāk, jo viņi ir vispusīgi, bet mūsu gadu gājumi nekad tam nepiekristu. Bet kā jums liekas, vai tas ir veselīgi, nav veselīgi, vai tas ir pozitīvi, vai nav pozitīvi? Nu, tādā ziņā. Tas ir slikti. Zūd nacionalitāte, sajaucās dažādas tautības. Es uzskatu, ka tas ir ļoti slikti. Ja tā pazaudē, teiksim, jūsuprāt, to identitāti? Jā, pazuda Latvijas identitāte, latviešu.